veikalu tīkls, kas specializējas būvniecības preču tirdzniecībā, kā arī saimniecības preču, darba rīku un iekārtu tirdzniecībā. Tā parasti sevi raksturo mūsu profilu uzņēmumi. Mums ir vairāk ko teikt. Man patīk, man ļoti patīk par darbs ar cilvēkiem. Un sevišķi tā bauda, ka, teiksim, cilvēks, teiksim, ir sevišķi, kā man nodaļa tāpēc, un sevišķi tā bauda, ka cilvēks, teiksim, ir nopirks pie manīm ieteikuši, un pēc nedēļas viņš atnāk un pasaka, ka tiešām super, paldies jums, kad, tā sajūta, ka tev mazliet paceļas pārnos. Jā, mēs viņiem piedāvājam labākos darbarīkus un materiālus, bet mēs viņiem piedāvājam arī padomu, bez kura darbarīku un materiāli ir nedzīvas lietas. Un vēl, mēs viņiem piedāvājam sapratni un iejūtību. Ikvienam ir tiesības būt iesācējam. Ikvienam ir tiesības vaicāt, kā sauc šo verķi? Ak, skrūvgriezis, paldies! Un mums nav tiesību uz ironiju. Kompānijas bieži salīdzina ar organismu. Vadība sauc par galvu, mārketings, acis, ausis, deguns. Tad ir šie front office darbinieki, kā mēs teikt, tas ir šis rokas, kājas, tad ir šī strateģiskā plānošana, smadzenes. Un ļoti daudz uzņēmumu aizmirst bieži, ka organismu ir nepieciešams sirds. Un es teiktu droši, ka Kārauta ir uzņēmums, kuram ir sirds. Jā, ir ļoti patīkama atmosfēra patiesībā, jā, jo tas nav mazsvarīgi. Ja nākot uz darbu, tu jau satiec gan patīkamas sejas, gan patīkamas cilvēkus. Cilvēks dzīvo, lai mainītu lietas uz labu, un uz labu mainītos pats. Daži cilvēki maina vēsturi, daži politiku, modi vai arhitektūru, bet vairums cilvēku maina lietas ap sevi, rūpējas par saviem tuviniekiem, iekārto māju, kopj dārzu, remontē dzīvokli, savērt kārtībā saimniecību. Mēs, kā Rauta, esam, lai palīdzētu šiem 99,9% cilvēku. Daudzi mūs salīdzina ar lielu kuģi, lai tā būtu. Tomēr mēs sevi labprātāk saucam par floti, jo esam starptautisks uzņēmums, kas darbojas 7 valstīs un ietilpst plaši zināmajā Kesko grupā. Mēs neapturami peldam uz priekšu un skaidri zinām, 33 lielveikalu tīkls visā Latvijā ir tikai laika jautājums. Es domāju, ka Kārautai, zinot gan Kārautas vadību, gan zinot arī cilvēks, kas tur strādā, viņi ir ļoti ambiciozi. Es domāju, šī vārda labajā nozīmē, un es domāju, ka viņiem šī latiņa ir ļoti augsta. Viss šī ideja par franšīzi un Kārauta Kuldīgā bija pat par sevi jau pietiekami ambiciozi, un ļoti daudz cilvēku šim projektam vispār nenoticēja. Ja mēs paskatāmies šodien uz tiem rezultātiem, ko mēs esam sasnieguši un ko mēs turpinam sasniegt, tad atbildi skaidri. Jā, mēs gribam būt labākie. Mēs nevēlamies būt tikai lielākie. Servis, attieksme un atmosfēra. Lūk, 3 vārdi, kas neļauj mums apstāties un ieslīgt pašapmierinātībā. Ko tur slēpt, ne viss vēl ir tā, kā tam vajadzētu būt. Taču mēs labi apzināmies arī ko citu. Viens nav cīnītājs. Lai cik gudrs, zinošs un pieredzējis viņš arī būtu. Vēl vairāk. Šeit nedarbojas vienkārši matemātika, kur 1 + 1 ir 2. Panākumu un veiksme mīl citu skaitīšanu. Ja Kārautī 1 un Paroks ir 1, vai kopā būs 2 vai 11, es domāju, ka 2 tā degradācija, 11 tas ir ideāls un pat neiespējams sasniegt, bet es domāju, ka kaut kur 7 sanāk, jā. Laikam šī gadījumā būs 11 vai varbūt pēc kāda laika būs 20, ja? Mēs esam atvērti sadarbībai un jauniem partneriem. Jums ir ideja, stratēģisks plāns, pārdrošs sapnis vai vīzija? Nāciet un stāstiet, droši. Mums ir starptautiska pieredze Kesko grupas sastāvā,
un ticiet, tas nav maz. Bez liekas kautrības mēs sakām, kā rauta Latvijā vada nozares labākie speciālisti. Būtībā sakot, tā ideja arī pa lielam radās tieši tāpēc, ka Rauta Kesko piedāvāja kārautas frančīzi, un tas rosināja mūsu domas uz to, ka šis biznes ir jātīst, un tad brīdī arī mēs sapratām, ka biznes jātīst pareizā virzienā. Mūsu sadarbība sākās pirms 5 gadiem, kad mēnesi pirms kārautas atklāšanas mēs tikāmies ar uzņēmumu vadību un nolēmām, ka tā ir laba ideja veidot nomas punktu arī kārautā. Un šajā ziņā mēs bijām Latvijā pionieri, un 5 gadu laikā ir pierādījies, ka gan Latvijā, gan citās Baltijas valstīs un Skandināvijā uzņēmēji brauc pie mums, un šodien jau mācās pieredzi, ko mēs šeit esam ieguvuši šo gadu laikā. Mēs lūdzam tikai vienu, lai arī jūs tāpat kā Rauta vēlētos būt labākie, lai jums, tāpat kā mums, būtu augsta kvalitātes kritērija un vēl drosme. Drosme doties tur, kur neviens vēl nav gājis. Ja jūs domājat līdzīgi, tad mēs esam uz viena ceļa. Ko apsolām mēs? Sadarbību un cilvēcisku sapratni. Preces par godīgu un atbilstošu cenu. Jā, arī iespēju jūsu precēm nokļūt Helsinku vai Stokholmas kārauta veikalos. Bet galvenais – apmierinātas un reizēm pat laimīgas pircēju sejas. Es domāju, ka veiksmīgas sadarbības pamatā gan biznesā, gan privātās attiecībās ir savstarpēja uzticēšanās. Neviens nejūtās ne apspiest, ne arī kaut ko ļoti uzvarējis šeit dialogā starp Paroku un kārautu. Tā ir vienkārši līdzvērtīga partneru sadarbība. Nav variantu, vai tas ir Rauta Kesko, un tas ir automātiski arī līderis, vai jūs esat šīs dienas tirgus spēlētāji ar ļoti neskaidru skatu nākotnē. Un atcerieties, cilvēks no dabas nav slings. Cilvēkam tikai dažreiz nav pareizo instrumentu, labāko materiālu un vajadzīgā padoma. Šeit ir durvis, pēc tām kāpnes. Sliktā ziņa, tas ir kāpņu sākums. Labā, tās iet uz augšu. Mēs ceram, ka šis būs garš un veiksmīgs ceļš, kopīgs ceļš, dažiem mēnešu, citiem gadu, kādam mūža garumā, dažkārt grūts, dažkārt gaiša prieka pilns, bet tas ved augšup. Laipni lūdzam, Kārauta!